Labrīt, labdien, labvakar, lai arī kurā vietā un laikā klausieties vai skatieties šo podcastu. Man ir prieks būt kopā ar jums. Mani sauc Kārlis Menziņš. Un es esmu Jānis Bekers, kā vienmēr jūsu ausīs. Sāksim šodien atkal kārtējo epizodu. Prieks ir par tiem, kas noklausījās pagājušais, kas deva atsauksmes par to, kā mums skaņa. Pie skaņas mēs strādājam. Tā mums ir galvenais jautājums. Mēģināsim šoreiz kaut ko digitāli padarīt ar to skaņu. Varēsiet atkal dot atsauksmes, kā skan šoreiz. Jā, un šoreiz mums ir sagatavots diezgan plašs izklāsts, bet sāksim ar pavisam vienkārši. Jā, un tev atkal ir uz testa automašīna. Jā, es ieraudzīju, ka Volvo dealers mūsu motors ir noreģistrējuši jaunu demo automašīnu, Volvo X90. Ar X90 esmu braucis vairāk kārtīgi un arī diezgan ilgu laiku, salīdzinoši priekš testa ilgu laiku. Bet kāpēc es viņu gribēju pamēģināt? Tāpēc, ka viņi bija piereģistrējuši Sand Dune krāsā. Tā ir tāda smilšveidīgā, bēšīgā krāsa, un tie, kas man pazīst, zina, ka man patīk krāsas. Man krāsas ļoti patīk. Protams, drusku ir tāds pretruna, man patīk krāsas un mazākas mašīnas. X90 nav nepavisam maza mašīna, tā ir milzīga automašīna, protams. Viena no lielākajām īstenībā elektroauto tirgu. Un tad, jā, tā tehniski sanāca, ka es uz 2 dienām paņēmu šo demo automašīnu, absolūti jaunu 1000 km nobraukusi, lai atkal iekāpjot, šoreiz man bija ļoti dīvaina sajūta. Es iekāpu un jūtos kā mājās. Es te pazīstams. Jā, pilnīgi, un ja tās pārējās reizes, droši vien gadu atpakaļ, kad pirmoreiz iekāpu puikās viņa milzīgu ielu, kas arī tagad tā ir, es vakar parkojos Blaumaņa ielā malā, un tiešām saprotu, ka viņa ir milzīgu ielu, tas varbūt nav baigi tā ērti it kā, bet, kameras ir ļoti labas, bet tu vienkārši iekāp un aizbrauc ar viņu, un tev nav tā piereduma sajūta ar visu to, ka es braucu dienā ar mazāku automašīnu, es nebraucu ar Volvo dienā, bet tur viss ir tik ļoti saprotams, tik ļoti, man gribās teikt, labā ziņā vienkārši, ka tu iekāp un aizbrauc. Viss ar viņu ir lieliski. Tā jauda ir forša, protams, un es atkal un atkal saprotu, ka tajā Twin Performance versijā Volvo ir tā sajūta, kas angliski ir knowing you could is enough. Tev viņa neliek skriet, bet tur ir jauda vājprātā. Tu zini, ka tie 500 plus zirgspēku, 2,7 tonnas 5 sekundēs dabū līdz 100 un dabū ideāli, bet viņš tā nerada to vēlmi. Un vienlaikus tas joprojām ir ļoti ietilpīgs auto. Jā, tiešām, tur ir 7 vietas, normāli 7 tas aizmugurējais ir ne tā, ka man negribētos garu gabalu braukt, bet visās pārējās vietās es esmu gatavs braukt uz to nelaimīgo Krakovu, kur mums daudz piemīt. Bet, kas interesanti, šī demo versija drusku savādāk kā aprīkojumā. Pilnā versija, jā, pneumopiekari, jā, bet nav, teiksim, durvju pievilkšanās, kas man liekas tāds absolūti nevajadzīgi ekstra. Bet tas, kas šeit nav smalkā Bauer & Wilkins skaņas sistēma. Šeit ir tā kā parastā Bose. Kas tad tur, vai ne? Un man bija milzīgs pārsteigums. Kopumā man jāsaka, es skaņu mūziku baigi daudz neklausos mašīnā. Es jau esmu teicis, man parasti tur ir vai kāda podcasts lekcija vai bērnu dziesmas, ja meita brauc. Bet man ir uztaisīts playlists no konkrētā streaming servisa, ko es izmantoju, kas ir manā gadījumā Apple Music, pēc kura es vados, lai salīdzinātu skaņas sistēmas. Es esmu sapratis, ka tas ir nepieciešams, jo daudziem tas ir svarīgi, un tad es varu dot savu kaut kādu viedokli arī par šo skaņu sistēmu. Un es domāju, te nav smukā bumbiņa augšā Bauer & Wilkins, droši vien tur viss būs slikti. Palaidu playlist, sākās man tur ar tādu pop mūzikas bišķi smagāku, varbūt tās ar tādu kārtīgu basiņu ārā, tādu deju mūzikas pirmais gabals ir. Un man bija tāds vienkārši, kāpēc? Viņš skan tik labi. Tā ka, tu saproti, tas Bauer & Wilkins maksā tur vairākus tūkstošus klāt aprīkojumā. Un tad es palaidu, skaņa ļoti laba. Tiešām basi ir, viss ir. Vēl pāris dziesmas, labi. Tad man tur tas playlists pamainās, jo man ir tur dažādas tās dziesmas, lai var salīdzināt. Man tur ir tāds instrumentālāks tālāk, kāds pat bišķi klasiskā tur arī ir. Un tad es sapratu, kur tas Bauer & Wilkins dara savu darbiņu. Tajos vidējās un augšās, tajā brīdī, ka tev aiziet instrumentālāka mūzika, ka tev aiziet šī klasiskā mūzika, tad tu reāli sajūti to atšķirību. Bet tādā popmūzikas līmenī, pilnīgi mierīgi, tas Bose dara savu darbiņu izcili. Protams, izskatās netik smuki, jo tā bumbiņa augšā, tā Bauer & Wilkins ir tāda smukāka,
Bet tas man bija pārsteigums, jā, ka tā skaņa ir tāpat ļoti laba. Tas ir lielisks veids, kā ietaupīt pie jau tā augtas cenas. Šie 100,000 eiro, vai ne? Automašīnas cena tur 111, man liekas, ar akcijas cenu 90. Tā kā nav maz. Ir tāds diezgan ievērojams tas cipars. Jā, bet automašīna brauc lieliski, kā tai būtu jābūt. Tas, ko es izbaudīju tagad no rīta braucot, un tas klusums, man tas pilnīgs miers, tie dubultie stikli, un tās lielās automašīnas, tas tā foršā gaita, tas, ka tu jūti, ka viņa ir, viņa nav tāda mīksta, viņa tevi nešūpo, viņa ir, bet arī nav pārāk cieta, bet viņa apēd visu labi. Tu brauc vienkārši, to viss ir labi. Klusu, mierīgi, tā mašīna neprovocē, tu brauc tiešām ar tādu lēnu ātrumu, brauc pa bruģi. Perfekt. Man tā piekara patīk, to Volvo inženieri ir pastrādājuši. Un vispār es gribu teikt, ka Volvo inženieri to savu darbiņu ar to piekaru pat mazajā X30, ar ko mans iebrauc, ir arī ļoti labi izdarījuši. Tas ir drusku paciets, tas 30. mazais, bet viņš tāpat apēd to visu perfekti. Tā kā man tur ir piekara, man gribās katreiz uzsolēt Volvo. No malači. Tā kā jā, kaut ko droši vien LinkedInā nedaudz uzrakstīšu, tieši gribēju tur uzrakstīt pa Volvo, laikam neko neesmu rakstījis, un kaut kādas storijas arī bija, un es tumsā kaut kā pamanīju šim gaišajam salonam, šis arī salons savādāks. Pirms tam bija Devo mašīna vilnas salons, šis ir ar eko ādu gaišo, ļoti smukti rombiņi, un tas izgaismojums, kas man pašam kaut kā nebija piefiksējis, ka viņš tik smuks ir, es tur vakarā arī Instagramā bija ielicis storijā jautājumu par to, kas tas par auto, un man bija milzīgs pārsteigums, ka man tās atbildes par to, ka tas ir Volvo, bija gan arī uzreiz arī Discordā, kas mums tur Artis, man liekas, kurš mums ir piedalījies arī mūsu podkāstā par vēlēšanām, uzreiz atpazina. Un vēl bija pāris cilvēki, jo es teikšu tā, ka pat es to bildi ieraudzītu, un es jūtos tā, ka es tas Volvo pārzinu, tad man pat būtu tāds jautājums, vai tieši, es varu pirmo nesalikt uzreiz Volvo, pēc tās līnijas formas varbūt drusku saliktu, bet pēc tiem izgaismojumiem man pat būtu noteikti jāpiedomā. Es arī pirmajā brīdī paskatījos tāds, nav ideja, uzreiz komentārs Volvo tāds, jā, Volvo. Jā, tad jau jā. Bet pārējot no konkrētām automašīnām, man gribās pārēt tādā plašākā spektrā. Kāds domā, tā laba ideja? Vajag, lai cilvēki saprast, ka ir arī kaut kas cits, par ko varam runāt. Jā, ja mēs skatāmies, man liekas, ir forša ziņa. Pēdējais ceturksnis šī gada pārdošanas rādītāji Eiropā. Te gan ir drusku tāda maza spēlēšanās ar cipariem. 3. ceturksnis Eiropas Savienība un Norvēģija. Kā mēs zinām, Norvēģija mums ir superelektroauto valsts, aiz tās tagad laikam sako Dānija jau jaunu automašīnu pārdošanā. Un tad kopējais cipars Eiropa un Norvēģija no visām jaunajām automašīnām 18,6% pārdotās ir pilnībā elektrisks, jeb šīs bateriju elektroautomašīnas. Šis ir ļoti labs cipars, ļoti augsts cipars, kurš rāda to tendenci, kura kāpj un kāpj un kāpj. Un ja jau mēs runājām pagājušajā gadā, ka mēs esam atkopušies no iepriekšējā gada, kad Vācija norāva subsīdijas, tad šeit mēs redzam, ka 32% vairāk ir pirmajos 3 ceturkšņos pārdots, un sagaidām to, ka tagad nākamgad Vācijai atkal būs subsīdijas, Francijā ieslēgsies sociālais līzings, un Itālijas subsīdijas jau ir izpārdotas, ka tas viss vēl pātrinās to procesu. Jau tagad mēs runājam, katra 5., gandrīz katra 5. ir pilnībā elektriska, tad mēs varam runāt, ka katra 4. nākamgad būs, es tā domāju. Un pievienojot vēl lādējumos hibrīdus, kas ir 9%, mēs dabūjam 27,6%, attiecīgi gandrīz katra 3. vairāk nekā katra 4. jau tagad ir uzlādējama automašīna Ķīnā. Tas Eiropā. Es jau nākamo teikumu gribēju teikt par Ķīnu, jo tur ir vairāk kā 50%, ieskaitot lādējumos hibrīdus. Bet progress ir ļoti labs šajā virzienā. Mūsu autoparks Eiropā, protams, Latvijā mēs runājam par vairāk lietotu automašīnu parku, bet tas nozīmē, ka tā izvēle
pēc 5 gadiem būs tāda kā 5-gadīgas mašīnas, katra 5. būs elektriska. Jā, tas ir tas, kas mums ir ļoti svarīgi. Tieši tas, ka mēs esam šis otrreizējais, trešreizējais tirgus, kā man patīk teikt. Un tad tas būs tā situācija, ka katrs 5. auto, ko tu varēsi nopirkt, būs elektrisks. Bet es gribēju pievērst uzmanību tam, ko tu arī pateici, klāt vēl arī, ka šie 9% plug-in hibrīdi, ko mēs redzam, ka Eiropā ir, vai jāsaka, turpinās šis plug-in hibrīdu kritums pret pārdošanu, ka tur neviens viņus vairs baigi nepērk, jo tie cilvēki ir izgājuši tam posmam cauri, kurā mēs esam. Daudzi tie pircēji, kuriem liekas, ka tas būs tas starposms vai šis drošības garantija, vai tas, ka, redz, es tur varu izmantot gan vienu, gan otru, galu beigās tu vienkārši bezjēdzīgi vadā to motoru līdzi, un mēs zinām paši personīgi daudzus cilvēkus, kā Aron, tā teikt, viens no tuvākajiem ģimenes cilvēkiem arī šo ir apliecinājis, ka turoties pretī tam, ka jānopērk elektroautomašīna, tiek nopirkts plugins, un jau burtiski super īsā laikā, mēs runājam tur nedēļas vai mēnešu laikā, saka jau, ka nākamais būs elektriskais, tāpēc, ka tu saproti, ka ar to elektrību tev pietiek, ka elektrība ir, vienkārši ērta. Pat ar tādu mazo bateriju, kas ir spraudņu hibrīdam, tev ir pietiekami. Un tad kāpēc tev nepaņemt pilnīgi elektrisko, kas tev piedāvās vismaz 4 reizes vairāk? Jā, bet te mēs esam runājuši, ka tās mazās baterijas jau ir tas 10 gadus atpakaļ esošas elektroautomašīnas, vai pat mazāk, teiksim, tur ne 10, 8 gadus atpakaļ esošie elektroauto. Principā tas plugins ir tajā līmenī, kā tad bija elektroauto, un tas cilvēks, es pilnīgi tā, iedomājos to brīdi, kad man bija pirmais elektroauto, nerunās par tavu, kurš bija ar vēl mazāku akumulātoru, bet, kad man bija pirmais elektroauto, tas cilvēks pašlaik izbauda to, ko es izbaudīju, tad pārējiet uz to savu pirmo elektroauto. Un saprotot, ka, īstenībā, man ir, es atkal un atkal nebeidzu atkārtot, ka es tad tikai sapratu, ka 30 kilometru nobraukuma atlikums, šī sniedzamība atlikusī tajā dienā, man nozīmē, ka patiesībā es 2 dienas varu pa centru braukāt. Un to tu saproti tikai tad, kad tu uz to pārēji. Jā, tā ir. Un, ja mēs paskatāmies tīri Latvijas statistiku, tad mums šobrīd plug-in hibrīdi tirgojas vairāk nekā baterija elektriskie. Mums ir 3. ceturksnī 874 plug-in hibrīdi bijuši, kamēr baterija elektriskie 524. Un tā kopsumā skatoties, tas veido 22%. Abi šie piedzīves veidi. 8% ir tīri elektriskie, tad Latvijā starp katra 4,5 mašīna ir lādējama. Tas arī nav slikts rādītājs. Tas tāpat nozīmē, ka faktiski arī gan iekšējā tirgus otrreizējais tirgus, gan ārējais otrreizējais tirgus, kas pie mums ienāks, ka tur būs tā situācija, ka katra 5. mums ir elektriska. Tā ir, līdz ko beigsies 5-gadīgie līzingi, mēs skatāmies uz to, ka katra 5. mašīna ir lādējama. Šobrīd Latvijas iekšējais tirgus ir vairāk spraudņu hibrīdos noslējies starp jaunajām mašīnām, bet tā tendence tomēr, ņemot vērā kāda ir Eiropa, mēs varam teikt, ka tagad ir hibrīdu pīķis, un tagad, kad subsīdijas arī beigušās Latvijā, es negaidu, ka kāds reāli izvēlēsies spraudņu hibrīdu pār elektrisko. Jo tagad tā cīnu dažus cilvēkus, kas nopirka benzīnu mašīnu ar atlaidi. Jā, tieši tā jau arī bija tā ļoti daudziem, ko mums tirgotāji ir teikuši, ka cilvēki pirka vienkārši benzīnu mašīnu, jo valsts iedod atlaidi. Saucam viņu par atbalstu, saucam viņu par, subsīdiju, vienalga. Galu beigās tā no klienta viedokļa vienkārši ir atlaide. Bet, lai mēs katru no šiem elektroautomašīnām varētu lietot, mums ir kritiski svarīgs jautājums. Tā ir uzlāde. Un mēs skatāmies vēsturisko situāciju ar uzlādi, kas arī bija daudz, kur to es stāstījis. Kārl, tavs motivators kādreiz spērt šo soli. Tas nebija neviens ultra ātrais uzlādes tīkls, bet tas bija, kas tas bija, Kārl? Man tas bija zināšanas, ka pēc 1-2 būs Latvijā
pārklājums ar uzlādes stacijām, pie tam ātrajām uzlādes stacijām, un tas būs no valsts dots. Te piemini tam laikam ātrajām. Nu, tam laikam ātrajām, un šodien skatoties, tas varētu teikt pietiekami ātrās. Vai es atļautos teikt vidēji ātrās? Nu tā, ātrās viņas ir, bet, nu, būsim godīgi, nu jau ir tas tāds vidēji ātrais. Protams, ka skaidrs, ka mēs runājam par e-mobilu tīklu, un kaut kā viens no raidījumiem presē ir uzcēlis ažiotāžu par šo e-mobilu tīklu nākotni, nu vispār par e-mobilu tīklu. Jā, nu, te jau ir diezgan skaidrs. Mums jau tas bija skaidrs, ka pats e-mobilu tīkls, nu, tās ir izmaksas ar tādu cenas politiku, kāds tas šobrīd ir. Būtībā valsts turpina subsidēt šādā veidā. Šis ir viens no subsīdiju instrumentiem valstī, kā subsidēt pāreju uz elektrisko mobilitāti, sniedzot pieejamu uzlādes infrastruktūru. Viens ir tas, ka viņi ir plaši pa visu valsts, otrs tas, ka cenas politika ir, nu, ja tu spēj izspiest maksimumu, tev gandrīz tā kā mājās lādēties. Man noteikti uzlādes stacijas. Man noteikti gribās uzsvērt, jā, ka e-mobilu tīkls ir tiešām tas, kas arī daudziem pamudināja pāriet uz elektrību. Ja mēs paskatāmies, ka tajā laikā šī elektroautomašīnas bija, nu, cik līdz 30 kWh akumulātoru, 40 bija jau milzīgu jau. Jā, nu, bija kaut kas, ka tur 60 jau parādījās Kona, tad jau likās, wow, kur nu vairāk. Kad Kona parādījās, tev ir atmiņā palicis aptuveni? Man liekas, 18. 19. gads. Nu jā, ap to, un tad tas bija maksimālais kosmos, man liekas. Un tad runāja, ka ir Amerikā tās Teslas kaut kādas, kuras tur ir kaut ko spēja paņemt ar kaut kādu lielu akumulātoru, kurš īstenībā nemaz nebija tik liels arī, ja mēs tā paskatāmies. Tad, bet nu tā leģenda bija, ka Amerikā, nu tur tā Tesla var nobraukt tur tos 700 km, kas bija vienkārši kārtējie cipariņa ekrānā. Tad, jā, tad e-mobilu tīkls, kāpēc viņš ir tik svarīgs, jo tas bija tīkls, kas ir izvēlēts pa visu Latviju ar 30 līdz 50 km attālumu no stacijas uz staciju, kas nozīmē, ka tas bija tāds kārtīgs mugurkauls, un vēl joprojām ir uzlādes tīklu mugurkauls. Diemžēl dēļ, varētu teikt, Eiropas fondu apguves vienā konkrētā reģionā no viena konkrēta uzņēmēja ar caurumu gulbenē. Tā gulbene ir bijusi tāda nelaimīgais caurums, un dēļ tā e-mobilu tur nebija. E-mobilu tīkls arī tika izveidots kopā ar Eiropas fondu finansējumu, un šis finansējums līdz 27. gadam. Un par to uzlādes tarifikāciju, ko tu arī minēji, ka tu teici jau ar paņemt maksimumu, kas daudziem varētu likties ļoti dīvains šis arguments, tad nu, tur šie tarifikācija ir pa minūtēm. Tās minūšu tarifs patiesībā tas, ko dara, tad ir noteikts MH noteikumos formula, pēc kuras tiek rēķināts, tad tā ir vidējā biržas cena iepriekšējā mēnesī, tur reiz, vienāds, ko mēs iegūstam pašlaik to minūtes cenu, kuru man liekas pašlaik 21 cents aptuveni tā. Jā. Un tu nav svarīgi. Bija 19 centi, tagad 21 cents, vienbrīd bija arī 24 centi, bet nu, tas kāpēc bieža staigā. Bija arī kaut kāda super zemā. Jā, un tad sanāk tā, ka principā no tā, cik tā mašīna var paņemt, nevis cik stacija dod, jo stacija var iedot maksimums 50, un pārsvarā stacijas arī dod 50, un tie teksti redz, kur Kāroļs, domāju, tu pārstāvot citu uzlādes operatoru, ļoti labi zini, ka tie zvani, kāpēc uz stacijas ir rakstīts tas un mašīna, jo viņi man nedodi tīpaši tad, kad sākās, mums jau arī Discordā sākās atkal šogad pirmais vēsais laiks un atkal stacijas nedod, lai gan mašīnas BMS vienkārši neņem pretī. Nu jā, un tad tā doma priekš visiem tiem, kuri kārtējo reiz raksta, nepareiza tarifikācija, tur visi tur muļķi tajā valsts pārvaldē, neviens neko dzīvē nesaprot, atnāks tur mūsu čaļi un pamācīs, kā kodolreaktors būvēt, kā uzlādes stacijas taisīt. Priekš visiem viņiem vēlreiz. Šīs stacijas nav pamat uzlādes stacija. Šī ir stacija, kura ir mugurkauls pa visu Latviju, lai tu atbrauktu, lai tev būtu iespēja piebraukt, uzlādēties un laicīgi braukt tālāk. Un tā ir bijusi šī doma, tā tāda paliek un tā tāda paliks. Un par to valsts piefinansē. Diemžēl, tas, protams, projekts ir mīnusā, nu, ja mēs skatāmies operacionālā mīnusā,
jo tev ir jāuztur stacijas, tev ir jāuztur atbalsts, tehniskais, tev ir jāuztur cilvēku atbalsts par zvaniem, tev ir jāmaksā par jaudu, tev ir jāmaksā noma, tur ir daudz un dikti. Ir faktiski 2 darbinieki no CSDT, kas to visu dara. Iedomājies, 2, pie tam strādā vēl pie citiem projektiem, bija 3, tagad vairs ir tikai 2, vienu noņēma nost. Mēs zinām ļoti labi to. Un tad man liekas, ka šis ir tas kritiskais, kas mums īstenībā, ne tikai tev, ne tikai man varbūt ir bijis kā papildus faktors, bet lielai daļai, ka viņi apstāsta to kartu un viņi saprot, ja es aizbraukšu uz to Latgali ar to savu 30 kWh akumulātoru, man būs kur uzlādēties. Es esmu lādējies pats personīgi kaut kādās tur pierobežās, kur man liekas vispār kāds elektroauto, kur man tajā kaut kādā tur 21. gadā varbūt cilvēki nāca klāt ar lielām acīm, kas tā, ko tu te dari? Tu kāds ir piebraucis? Nebijām redzējuši nevienu. Aptuveni tā. Jā, te jau ir tas stāsts, ka viņiem ir jāuztur tā stacija, lai tur vai kas, vai tā būtu Zilupe, vai tā būtu Rīga, vai tā būtu Pāvilosta. Visas stacijas viņiem ir jāuztur. Protams, ir kaut kādas arī problēmas gan pašām stacijām, gan programmām, gan vienkārši cilvēciskas problēmas, bet, šis ir tīkls, kas ir tā kā tiešām tas mugurkaus, kas ir ļoti daudz ko iespējus, un kas ir labās ziņas. Satiksmes ministrija apstiprina, ka e-mobility tīkls arī nākotnē paliks pēc šī 27. gada, un tā ir ļoti laba ziņa, ne tikai no tāda aspekta, ka, būs tas tīkls, bet arī no tiem, kas izvēlas sev, piemēram, ļoti tagad pieejamo otrreizējā tirgu Nissan Leaf, jo tam ir CHAdeMO spraudnis. Un CHAdeMO spraudnis, diemžēl, vairs nav jaunajām mašīnām Eiropā, un tas vienkārši no tiem, kas attīsta jauno infrastruktūru, vai tas būtu Eleport, vai Ignitis, vai Elektrum, neliek to CHAdeMO spraudni, jo jaunās mašīnas vairs nenāk ar viņu. Te ir vēl viena lieta, ko gribu pieminēt, kas ir bez tā, ka tas būs CHAdeMO, vispār runājot par šo otrreizējo tirgu, kuram ir īpaši jūtās mašīnas paliek vecāks, tā cena krītas, bet jāsaprot, tās ir automašīnas ar mazajiem akumulatoriem. Ar mazajiem akumulatoriem, kuriem ir arī degradācija. Vēl tad skatāmies, piemēram, kaut kāds i3, mūsu 3. jau populārākais elektroauto, ar visiem reģistrētajiem, paņemam tur kaut kādu 19. gada, 18. gada, to, kas ir vidējais modelis, tur pilna ietilpība pie 30 kWh, 28, kaut kas tam līdzīgs, man liekas. Tad pasties, mums ir kaut kāda degradācija notikusi, pieņemsim, ka mums ir atlikuši kaut kādi 24 rupi kWh, un tieši šis tīkls tev nodrošinās to, ka tu vienmēr varēsi uzlādēt, un tu varēsi aizbraukt, un tu varēsi to izmantot arī kā vienīgu automašīnu, pie tam pa ļoti labu cenu, jo tā cena krīt dēļ tā, ka tā mašīna jau vienkārši paliek vecāka, bet mašīna ir uzbūvēta tā, ka tur nekas nerūsē, tur viss ir tehniski labi, tas baterijas ir reāli dzīvojošas ilgi, un tas būs tas tīkls, jo tagad tu varētu paņemt tur, pamainīt sevi un teikt, ka tu esi tas Kārlis, kurš pārstāv šo operatoru. Nedaudz mēs varētu parunāt vispār par operatoru izvēli, ja privātā operatora izvēli likt stacijas. Vai operators vienkārši liks Zilupē. Nekā personīgi Zilupē, bet kaut kur tādā vietā. Tā vispārīgi iz Latvijas kartas skatoties šobrīd ārpus Rīgas vai blīvāk apdzīvotām vietām, kā, teiksim, Liepāja, Ventspils, Celgopils, vēl zem jautājuma zīmes, nav ekonomiskā pamatojuma. Pat, ja tu skaties 5 gadus uz priekšu, tev ir, pišķi jādomā no tāda aspekta, ka tev vajag no biznesa perspektīvas nodrošināt noteiktu skaitu uzlāžu. Un vai šīs nomaņās pie austrumu robežas uzlādes stacijas to nodrošina, ja e-mobility saka, ka tur labi, ja reizi mēnesī kāds piespraužas, te ir atbilde, ka tur biznesam privātajiem nav interesi līst iekšā. Un te arī interesanti priekš LSM CZD pārstāvs teica, ka Rīgā e-mobility stacijām uzlāžu apjoms krītas, kad ārpus Rīgas aug. Un ja mēs skatāmies to tīro statistiku, kā ir gājis pa gadiem e-mobility tīklam, tik un tā viss tīkls turpina audzēt savu apgrozītās kilovatstundas un vidējo sesiju daudzumu. Jā, un tas ir tas jautājums, kas ļoti labi parāda to elektroautomašīnu attīstības skaitu,
jo to mašīnu ir vairāk, jo vairāk viņas ceļo arī pa nomaļākām vietām, jo vairāk aug tieši šīs stacijas kaut kur ārpus Rīgas. Rīgā operatori iegūda naudu, sāk palikt daudz ātrākas, daudz varbūt labākās vai ērtākās lokācijās. Es teiktu, ka tieši tas ērtums, ka ir labākās vietā. Un līdz ar to, protams, ka cilvēki ir vairāk vadījās tieši pie privātiem operatoriem. Te es gribu teikt uzslavu vienam no mūsu kaimiņu valstu uzņēmumiem, kur tiešām savu tīklu attīsta ļoti strauji. Daudz arī ārpus Rīgas. Man ir milzīgs pārsteigums redzot man iecerītos Kempower uzlādes stacijas no iekārtu viedokļa. Arī kādu jūs viņus liekat, man arī patīk tas. Jo Kempoweram ir tas pluss, ka tu vari dabūt datus par to, kad tev mašīna sākus ierobežot, kad stacija ir bijusi ierobežota. Ja stacija ierobežota, tad kāpēc stacija ierobežo? Tas pēc tam viss ir publiski pieejams. Tu vari paņemt QR kodu un no tā savu telefonu to visu redzēt. Līdz ar to man gribās īpaši uzslavēt šo mūsu kaimiņu valsts tīklu, kurš arī man braucot, teiksim, Engures virzienā, es redzu pēkšņi kaut kādas vairākas tās stacijas uzradušās. Tas tāds diezgan liels pārsteigums vienā brīdī ir. Jā. Un es vēl gribēju tā ātri atgriezties pie e-mobīļa jaudas, kas, mēs sākām šo, ka, tur, vai viņi ir gana jaudīgi, vai vidēji ātri, vai lēni, vai kā mēs to nosaukt. Bet ir daudzas mašīnas, kas joprojām tie 50 kW īstenībā ir, tā teikt, tīri ok priekš viņām. Mēs bieži uzsvaram to vidējo jaudu. Skaidrs, tur pīķi aizskrien tur pār par 100 kW, bet kad tu pasties tās vidējās jaudas, teiksim, Renault 5 uzlādes jauda no 10 līdz 80%, vidējais ir 70 kW. Un 50 kW un 70 kW nav nemaz tik liela atšķirība dzīvē. Protams, tur mēs varam runāt gandrīz uz pusi vairāk, bet tā realitāte ir dažu minūšu atšķirība. Jā, un tad runājot savukārt par šo vispār tirgus attīstību un automašīnu attīstību, šo mēs varējām pievilkt varbūt pie iepriekšējās tēmas, lai parunātu. Bet mums ir interesanti, mēs noķērām iepirkumu uzraudzības birojā interesantu līgumu. Tas ir vides investīciju fonds, ir energoefektivitātes paaugstināšanās transporta sektora atbalsts elektroautomobīļu to uzlādes infrastruktūras ieviešanai. Ir viens interesants uzņēmums noslēdzis līgumu par 900 570 eiro un 4 centiem. Uzņēmuma juridiskais nosaukums daudziem neko neizteiks, bet savukārt weblapas adrese daudziem gan kaut ko izteiks, un tā ir Carguru LV. Jā, es tieši gribēju vēl pirms tu pasaki Carguru, ka mēs runājam par Slyfox, un tāds cilvēkiem būs tāds, kas ir Slyfox? Nekad neesam tādu dzirdējuši, vai ne? Bet, jā, pie kontaktiem visur ir Carguru LV, kas mums jau kaut ko izsaka. Tātad, ko viņi pirks par šiem 900 000, gan par 1 000 000 eiro? Mēs te runājam par 33 jaunu M1 kategorijas elektromobīļu piegādi, reģistrāciju un nodošanu eksploatācijā. Un te ir tāds viena niansīte, kas ir iepirkumā, ka bonus punkti ir par to, ka šis ražojums, šis autoauto būs no Eiropas. Vēl nav tā kā nopirkt šīs mašīnas, bet mēs varam ar Jāni spekulēt, kas tad būs. Ja konkrēti runā par 33 jaunām, summa ir 900 000 rastīti, tad vidējā cena par mašīnu sanāk 27 290. Tad, mēs te nerunājam par augsto klasi, protams, bet par kaut kādu vidējo klasi, Eiropā ražotu. Jā, jo te ir vēl viens faktors. Tad mums ir pie kritērijiem vērtēšanai šim iepirkumam. Mēs zinām, ka pārēsti tomēr jau tu centies šo pieskaņot aptuveni tam, ko tu vēlies nopirkt. Būsim godīgi. Tad 50% ir tieši šis zemākās cenas faktors, 30%, kas ir ļoti liels ievērojams kritērijs priekš šī izvērtējuma šiem automašīnām, kas tiks iegādāts, ir, ka tās ražotas Eiropas Savienībā, un vēl 20% klāt, ja tām tiek dota 2 gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma. Ja vēl klāt ir 10 punkti, ja nav ierobežojums, tad mēs ar Kāru jau par šo runājam, ārpus, protams, ētera arī. Un šis viss tā kā mūsu galvā sadalk uz vienu uzņēmumu grupu. Jā,
saprotams, Eiropā ražos, tas nozīmē, ka tā nav Toyota, ko mums kārguru pārsvarā asociējas. Nu, tagad jau jāsaka ne tikai ar Toyota tomēr. Nu, jā, protams, un tas bija maz nākamais, ko es gribēju teikt. Tikko arī vadītājs Reskais LinkedInā dalījās, kā viņam šis un tas nepatīk Teslā. Nu, arī cena, protams, tur neatbilst Teslai. Nu, tur varētu teorētiski kaut ko mēģināt, bet tā kā runa ir par jaunām, Tesla nedod atlaides, nu, tur nesanāk tā cena. Nu, viņi jau varētu arī paši piemaksāt, principā, nu, kas arī ir variants. Nu, arī, protams, tas ir variants. Bet Tesla arī šeit īsti neiekļausies, tā kā visdrīzāk, tad tas ir kāds no Eiropas zīmoliem. Jā. Nu, man tā pirmā doma īstenībā bija, ka tas būtu Renault 5, bet man īstenībā šī doma ātri apkrita, līdzīgi kā Jānim telefons tikko. Jā, kas man ar kameru notika? Jo. Te ir uzlādes jautājums ļoti svarīgs šiem koplietošanas automašīnām. Viņam jābūt pēc iespējas ātrāk atpakaļ ierindā. Nu, labi, tur pusstundas jautājums, varbūt tās nebūtu tik kritisks, bet tā kā viņiem pašiem ir jāvērš šīs uzlādes, tad viņiem būtu diezgan aktuāli, lai var pa pusstundai nomainīt mašīnu tā kā nolikt atpakaļ darbībā. Un, nu, tā kā es teicu, ka vasarā ideālos apstākļos Renault 5 ir tā pusstundas uzlāde un 10 līdz 80%, tad liekas, ka šis nebūs tas gadījums. Nu, tas pats attiec uz Renault 4, bet no otras puses tas būtu reāls PR gājiens un reāls marketings, kad dabūtu Renault. Un Renault arī ir jau vēsture ar Latvijas koplietošanas uzņēmumiem. Tāds ir agrāk zināms Fixie, kas sāka ar Renault Zoe. Bet Jānim ir spekulācija par citu modeli. Jā, mana spekulācija būtu tāda, ka tas ir kaut kas no VAG grupas. Man tas ražots Eiropas Savienībā, tas 2-gadīgā garantija, kas tad klasika VAG grupai, jo kāpēc tad 2? Renault varētu prasīt uzreiz viņam likt lielāku garantiju, kas īstenībā iedot viņam uzreiz lielāku konkrētspējīgo priekšrocību. Tad es teiktu, ka manā izpratnē, jā, visdrīzāk tas būs kaut kāds VAG grupas transports. Škoda, Volkswagens, skatīsimies pēc situācijas. Nu, jā, to mēs drīzumā arī uzzināsim. Nu, cik drīzumā es pieļauju, ka tagad, kad ir apstiprinās, ka šī nauda ir iedota, cik 3 mēnešu laikā, varbūt tās ne šogad, bet nākamā gada sākumā mēs jau zināsim, kāda ir rezultāta. Jā, un tad runājot par to budžetu, mēs varētu pāriet uz vienu šīs nedēļas foršu jaunumu. Pa automašīnu ražotājs, kur tu tikko pieminēji, tad ražotājs Renault, ko Renault mums prezentēja? Renault mums prezentēja īstenībā tieši pa ceļam, kad mēs devāmies uz ikmēneša Latvijas automoto biedrības sapulci, mītingu. Tikmēr Renault prezentēja visā Eiropā, pasaulē, protams, jauno Twingo, elektrisko Twingo. Twingo atzīmes tikai elektrisks. Jau kādu laiku tas bija pieejams tikai elektrisks. Vecajā ražošanas modelī tagad viņš 3 gadus laikam nebija ražošanā, un tad tagad ir atpakaļ. Un tas neizskatās kā tas Twingo, ko mēs pēdējo redzējām. Tas drīzāk izskatās kā tas pirmais, ko mēs redzējām dzīvē. Man vispār patīk, jā, Renault ir sākuši spēlēties ar šo, ka izmanto arvien vairāk šīs vecās automašīnas dizains. Mēs skatāmies uz Renault 5, Renault 4, šeit arī uz Twingo. Tiek izmantots tas dizains, kas absolūti atsauc atmiņā šo pirmo pašu, kas bija 93. gadā, ja nemaldos, 92. laikam izlaists, jā. Tad tas, ko Renault paši ar šo grib izdarīt, tā ir A-klases mašīna, jeb A-segmenta mašīna, kas ir šis mazākais segments, bet viņi paši saka, ka viņi ir inženierējuši, ko latviski ļoti nepareizi, bet viņi tik efektīvi salonā, ka ietilpība ir savukārt kā B-segmenta automašīnai. Jā, to viņi pateica, un vēl viņi palielījās, ka tipiski viņiem automašīnas dizainēšanas līdz prezentācijas process ir 4 gadi, un man liekas, tur vienai 4,5 gadus. Tad Twingo gadījumā tie bija 2 gadi, un tas daļai pateicoties tam, ka Renault sadarbojās ar savu Ķīnas atzaru, lai pātrinātu visu procesu.
Jā, un tas svarīgais arī vēl ir faktors cena. Tad tas mērķis ir šo iekļauties 20,000 eiro. Man ir drusku vien pretruna ar to, ka viņi saka, ka sākšot viņu ražot agrējā 2026. gadā. Man gan nedēļu pirms prezentācijas sarakstījos ar Baltijas importieru pārstāvi, kurš atbild par komunikāciju tieši par Twingo, vēl pirms šīs prezentācijas, un viņi teica, ka pie mums viņi prezentēs tikai 2027. gadā. Tā man būtu, protams, liela vilšanās, bet es arī saprotu, ka tas mūsu tirgus absolūti nav prioritārs un potenciāli redzēs, kāda būs rezultāti Eiropā. Tas var pabīdīties uz vienu vai uz otru pusi, bet te es gribētu no tevis, Kārli, tavu viedokli, jo man liekas, tev par šo automašīnu ir viedoklis, kurš varbūt daļai atšķirās no mana viedokļa. Nu, pirmkārt, es teikšu, dizains arī trāpīts, viss forši man patīk, kā ir pārdomāts šis 4-vietīgais A segmenta auto, un tad man vienā brīdī vienkārši nolaidās rokas par šo mašīnu, ir tajā brīdī, kad viņi pateica, cik liels ir akumulators. Tāds nekas, ka tur ir mazāk jaudīgs motors nekā citām mašīnām, 60 kW, man liekas, ir pietiekami. Tas ir normāls viss. Bet tajā brīdī, kad pasaka, ka 27,5 kWh baterija, man tāds, kāpēc? Zinot to, ka šī mašīna tiek taisīta uz tās pašas platformas, kurā Renault 5 un Renault 4, kuriem mazākā baterija 40 kWh baterija. Es sagaidīju, ka šitam būs 40 kWh baterija, bet Renault izvēlējās vēl mazāk piedāvāt 27,5. Viņi saka, ka VLTP ciklā 263 km, tā ir LFP baterija, litīgzels fosfātu baterija. Jā, tas man, zinot Teslas pieredzi ar tagad jau mazo bateriju un LFP, tur būs vāks ziemā. Vienkārši man neceļās roka atbalstīt šādu pirkumu Latvijā. Jā, te ņem vērā, pie tam vēl tur ir gaisa dzess iekšā, ko viņi teica, kas ir, lai būtu mazāk izmēri. Redzi, kā man šis ir atšķirīgā sadaļa pret tevi. Es to negribu tik ļoti varbūt tās norakstīt, jo es saprotu šīs mašīnas funkciju. Objektīvi šī ir otrā mašīna. Šī ir tā mašīna, ar kuru tu brauksi pa pilsētu. Tā mūsu īpatnība, protams, ir tāda, ko tu skaties arī varbūt no savas tās perspektīvas, ka pie tā dzīvokļa, ja tev nav savu uzlāde, tad šī automašīna būs sarežģīta. No otras puses, daudz dzīvo ar to pašu i3, kuram ir tāda paša izmēra akumulators, kuram tā uzlāde ir līdzīga, varbūt drusciņi labāka, līdzīga, bet jāsaprot, ka šeit arī tā cena jaunai automašīnai ir tuva tam i3 lietotam. Labi, protams, ka viņš ir lētāks, bet šī ir jauna automašīna 20,000 eiro. Jā, bāzē, tu man nākamais vēl teiks, vispār nebūs CCS uzlāde, būs tikai SI uzlāde. Arī Renault 5 tā ir dažos no tirgiem. Mūsu tirgu importieris izvēlējās šo neieviest, mums ir CCS uzreiz, jeb TC uzlāde. Pieļauj, ka ar Twingo varētu būt līdzīgi. Jautājums vispār, kas būs ar demo mašīnām, jo arī iepriekšējiem Twingo, ka mēs skatāmies to 14. gada Twingo, kas bija laikam 2 demo automašīnas, kas bija benzīna automašīnas, tad vēl nebija iznācis šis elektriskais demo automašīnu pēc pusotra gada lietošanas par ievērojumu zemāku cenu, jo to darījumu gandrīz nebija. Viens no dealeriem bija gatavs pārdot viņu par izteiktu labu cenu, un kā es to zinu, jo tā bija automašīna, ar kuru kas nonāca manā ģimenē kā reizi, tā kā man ar Twingo ir pieredze, vēl ar benzīna versiju. Es domāju, ka mums liels pieprasījums nebūs dēļ tā, ka šajā segmentā mums vienkārši cilvēki izvēlēsies par tiem 20 nopirkt, Model 3 lietotu. Noteikti, tajā, kā es to redzu, tur būs izcilas problēmas, ko pārvarēt Renault pārstāvjiem Baltijas reģionā. Bet, kā man teica Toms Timoško, kad es redzēju viņa storijus, ka viņš ir tur uz vietas prezentācijā, viņš teica, galvenais ir, ka Francijā pirks, un tas ir arī viss. Šī ir Francijai dizainēta mašīna, un tā tas arī būs.
Bet es negribu... Es gan tev gribētu iebilst, ka tas nav tikai Francijai. Tas ir principā Dienvidu Eiropai. Tā mēs droši vien varētu. Jā. Tas ir tas, kur tās ziemas nav tik skarbas un cilvēki nav tik izvēlīgi, ka labprātāk izvēlas mazāku mašīnu, nevis vienkārši lielāku, jo redz par to pašu cenus var nopirkt lielāku. Un vēl pāris lietas, ko es gribētu izcelt par Twingo. Viens ir tas, ka viņi prezentācijā smuki izcēla, ka dzīves ciklā tas būs par 60% vidēji mazāk kaitīs nekā līdzvērtīgs iešdatas auto. Es domāju, ka viņi salīdzina ar vai nu bijušo Twingo, kas bija iekšdedzes, vai arī vienkārši industrijas standartu, jo visdrīzāk tas ir industrijas standarts, ar ko viņi salīdzina. Un tas tiks piedāvāts ļoti foršās krāsās. Reklāmas krāsa ir zaļā, tad Renault 5 ir dzeltens, Renault 4 ir zils un Twingo ir zaļš, bet ir pieejams arī dzeltens, ir pieejams zils, nav pieejams zils, ir pieejams sarkans, un ir pieejams arī melns. Tātad šīs 4 krāsas, manuprāt, visas lieliski izskatās uz Twingo. Un tas tiks ražots tepat Eiropā, Slovenijā. Varbūt tās kuru grib zināt. Bet tā cena neatbilst bišķi, un es domāju, ka viņiem būs grūti koplietošanā ar šādu tehnisko parametru mašīnu. Viņiem jau ir pieredze ar e-Apple, un nedomāju, ka viņi to grib atkārtot. Un tu jau minēji, ka to sāks ražot un pārdot nākamā gada sākumā. Un te ir nākamais punkts, ko es gribētu izcelt, ka būs tehniskie tvīņi no Nissan un Dacia. No Nissan mēs zinām, tā būs mikra, bet no Dacia es nezinu, ko sagaidīt. Es ceru, ka tas nebūs vienkārši faceliftots Sprint, bet būs jauns modelis. Es gribētu, lai tas būtu hipsters. Jo hipsteram es piedotu šos tehniskos parametrus, jo viņš elšķīgi izskatās. Hipsteram vēl vairāk ir tas pilsētas mašīnas vibes, tā kā es domāju, ka tas droši vien, ka būtu vairāk saprotams. Mēs gan zinām, ka Springam būs arī šis facelifts, tā kā, redzēs, kas būs tas, ko šī rūpnīca ražos uz šīs pašas bāzes ar zīmolu Dacia. Jā, bet, ja mēs runājam par pilsētas automašīnām, tad, man liekas, mums ir vēl viens interesants koncepts, kur tikko viens kārtīgs Japāņu zīmols, kurš varbūt nav pārāk slavens ar savām elektroautomašīnām, vai neteiktu vairāk, ir prezentējis. Tad tā ir tā automašīna, kur es zinu, Kārl, gan tev, gan arī man būs tāds, ka, dodiet pamēģināt, cik var ātrāk. Šito noteikti. Es būtu gatavs aizbraukt uz kādu kaimiņu valsti, lai varētu iztestēt viņu. Vai Japāna būtu laba kaimiņu valsts, kur aizbraukt? Kaut kādā jānūkt uz tā Azijā. Taisnība. Tad mēs runājam par Hondu. Honda Super N ir šis modeļa nosaukums. Tātad šis ir koncepts, bet, kas ir interesanti, viņi jau saka, ka tas būs Lielbritānijā pieejams no 2026. gada. Lai saprastu, kāpēc mēs tik ļoti priecājamies par šo mašīnu, ir viens, tā ir mazā automašīna, ko mēs sauktu, es nezinu, vai viņi ielien A-klasē, vai viņi pat ir mazāk par A-klasi. A-. Jo šis ir tas Japāņu standarts, kas saucās Kei. Arī ir šis Kei standarts, bet tas ir nopaļots. Šeit ir reāls kantainais. Tad Kārum kaut kas drusku bija ar skaņu. Es ceru, ka mums apstrādi izvilkt to brīdi. Viss ir kārtībā, ko vienā brīdī drusku pazūd. Tad Kārum pirmā automašīna bija, kas bija šāda tipa automašīna. Tiem, kas varbūt bija grūtāk saprotams. Jā. Ļauj man, cilvēkiem, kas varbūt tās klausās, aprakstīt. Tad iedomājieties Inster, Hyundai, ko mēs jau visi esam pieraduši redzēt. Iedomājieties viņu šajā Hondas kantainajā dizainā ar apļām lampām. Un tad viņš ir tāds. Es teiktu, tas ir Honda E, ja tu zini, bet Inster izmēros. Satikās vienā vēlā vakara stundā Honda E un Inster. Vīnu glāzē. Jā, un tad pēc cik tur tiem, kā tur bija tas industrijas standarts, 3 gadiem, šajā drusku savādāk, vai ne, radās Super N prototips. Jā, un
te nav diži daudz ko runāt no tādiem tehniskajiem aspektiem, jo, lai tā būtu mašīna, attiecīgi mēs runājam par 49 kW motoru. Attiecīgi viņa ir līdz 4 metri gara, ja es pareizi atceros standārts, jo nav bišķi daudz tehniskais zināms par šo mašīnu. Tas tomēr ir prototips. Jā, Honda arī saka, ka būs boost mode, kas ļaus izmantot tādu funkciju kā virtuālais ātruma pārslēgs. Un tas man tā bišķi nosēdināja uz pauzes. Pirmkārt, Hyundai ar N sēriju, ko izdarīja tāda speciālā sporta mašīna, kurai ir šāda funkcija. Un tad tagad mēs runājam par mašīnu, no kuras tu negaidi sportisku performanci, kurai būs šī iespēja performēt, it kā viņai būtu ātruma pārslēga. Jā, tas liekas ļoti dīvaini, tīpaši šīs automašīnas izmēra un koncepta ideja. Un Honda pati saka, ka viņiem būs tagad beidzot Britiem būs iespēja izmēģināt šo keycar prieku arī pie sevis. Tā kā mums skaties, Kārli, ka mums nākamgad nav jābrauc uz Lielbritāniju, lai šo izmēģinātu. Tas jau ir drusku mīzās. Saprotu, ka viņi prezentēs Goodwood festivālā arī, tāpēc būtu interesanti pastīties. Man liekas, ka tev šie visādi festivāla lietas patīk izteikti. Tā kā es domāju, ka tavs sieviešu dzirdēs un jau prasīs, vai jau mums ir biļetes. Visas cerības. Tieši tā. Jā, bet tad varbūt ejam otrā galējībā, ja mēs runājam par kaut ko mazu vai divām mazām automašīnām, tad varbūt tomēr vajag arī kaut ko tādu nopietnu lielu, ne tikai šo Volvo, bet kaut ko tādu darbam paredzētu. Jā, ja mēs runājam par divām mazām mašīnītēm pret šo mašīnu, tās abas kopā saliekot, svara ziņā viņi joprojām nesasniegs šo. Nevienā parametrā, vienīgais platumā iespējams, jo arī garumā viņas nesasniegs šo automašīnu. Tātad, mūsu leģendārais izturīgo automašīnu, izturīgo iekšdedzes automašīnu, 1 000 000 kilometru garantijas solītāju ražotājs. Es tagad mēģinu visiem to tēlainumu izvilkt ārā un saprast, ka mēs runājam par Toyotu. Un ko tad Toyota nav? Daudz solījumu no Toyotas un daudz, tā teikt, varbūt tās ne tajā labākajā tonī mūsu mēlēs bijusi Toyota. Bet šeit tāds interesants, es kaut kā biju palaidis garām, ka Toyota plāno šādu mašīnu iepazīstināt arī elektrisku. Vienmēr skaidrs, ka Toyota ir vairākas pieeju filozofija, kur būtībā ir viss. Tev ir iekšdedzinējs, tev ir hibrīds, tev ir baterija elektroauto un tev ir ūdeņradis. Un šeit ir mašīna, kurai es pat hibrīda versiju tā, būs, lai emisiju ciparus apšmauktu bišķiņ, bet baterija... Jāsaprot, ka vidēji emisiju cipari Eiropā ir svarīgs faktors, un daudz no ražotājiem tā arī dara. Tieši tāpēc, lai izbrauktu nosacīt cauri, tad šī ir tā skarbākā, un tas nav nekāds Land Cruiser, bet šis ir skarbākais no tā, manuprāt, ko ražo Toyota, tad Hilux, šis pickups ar to kravas kasti aizmugurē. Nopietns auto. Un tas, ko Toyota ir izdarījusi, ir izziņojuši šo battery electric vehicle, jeb šo bateriju elektrisko Hiluxu. Protams, tie parametri priekš šādas automašīnas arī ir specifiski. Es gan teiktu, ka visdrīzāk tā ir svara taupīšana, tieši no akumuļatora izmēra, lai varētu ietilpību, jeb kraunasību atstāt pietiekami lielu. Te ir ļoti liels kompromiss izdarīts. Jo, ko Toyota saka, viņš ir pilnībā elektrisks, viņš brauc tikpat dziļos ūdeņos kā iekšdedzes automašīna, nepārspējama kvalitāte, izturība, uzticamība. Un tad ir tieši tas pats, kas man bija, kad es Twingo press relīzi lasīju, bet skatījos 59 kWh un sola 240 km VLTP ciklā. Un man tajā brīdī tāds, es šitā mašīna domātu, lai tu iebrauktu mežā, salabotu, kas tur ir salabojums, brauktu ārā un tāds. Ja viņš saka VLTP ciklā 240 km, tad realitātē mēs runājam par mazāk kā 200.
Un tādos skarbos apstākļos, ka būtu iebraukt mežā pa neceņiem braukt, nezinu, 150 varbūt tās izvilkt. Jā, jo tas, kas man liktos, ka svarīgi šeit būtu tieši vehicle to load, tieši no visādām tehnikām, kur tev nav jāved līdzi tur tas benzīna zāģis, bet tu visu vari darīt ar elektrisko tehniku, un tur tās mašīnas nobaroties. Bet beigās šeit var būt tāda situācija, ka to darba dienu tu nekādi nevar novilkt. Un īstenībā mums laikam pat nav datu, vai šeit būs iespēja pieslēgt ārējos avotus vai nebūs. Nē, presrelīzē nekā tāda nebija, un es pieļauju, ja būtu, tad tas noteikti būtu akcentēts ar lieliem burtiem, ka šitas ir automašīna, kur tu aizbrauc uz savu darba vietu, un tu reāli no viņas arī strādā. Jo tava darba vieta nav birojs, tava darba vieta ir uz lauka. Lauka, visādi celtniecība, es nezinu, ļoti daudz, visādi, nezinu, uz vietas galdnieki, kas kaut ko jāpiezāģē, kaut kāda tehnika vai, tas aparāts pats par sevi būtu ļoti forši lietojams, bet šeit es tev varbūt piekristu, jo es parasti Twingo, teiksim, arī aizstāvēju šo mazo akumulātoru būtību, tad šeit man liekas tieši no šī viedokļa, ka te būtu vajadzīgs šis vehicle to load, būtu vajadzīga šī lielā ietilpība, no kuras nobrot visus tos lielos aparātus. Tas būtu tas jautājums, kas ir kritiski svarīgs. Jā, un man arī pārsteidza tas, ka, ja mēs runājam, teiksim, par neelektrisko Hiluksu, viņam ir citi kraunesamības un vilkspējas parametri nekā elektriskajiem. Un tas man tā bišķi pārsteidza. Mēs te lepojamies, ka ir, cik bija? 715. 750 ir elektriskajiem, jā, ka viņš var nest kraugu. 715 kraunesamība ir elektriskajiem un vilkspēja 1600. Bet kur bija... Es tagad nevaru atrast, bet būtībā 2 reizes vairāk var ielikt kraugu neelektriskajā versijā un vilkt arī vairāk. Un tas tā nedaudz pārspēj. Jā, tas liekas tev tiešām laikam dīvaini. Jā, bet, jā. 1 tonu smagu krāvu var nest. Labi, tur atšķirība 280 kg. Bet vilkt var līdz 3500 kg smagu piekabi ar bremzēm. Un elektriskais 1600 kg. Tur. Es nezinu, vai tiešām tas bateriju svars un struktūra tik ļoti maina to visu pasākumu, jo Ford F-150 varēja labāk. Es domāju, ka tas cits jautājums, tieši tas akumulators. Tā ir tā problēma, ka ar šo salīdzinoši mazo akumulatoru droši vien, ka viņi negrib atļaut vilkt kaut ko tik smagu, tīri no tā viedokļa, ka tas droši vien uzcels to patēriņu tik augstu, ka tā automašīna vispār neko nevarēs nobraukt. Un piebildīsim vēl, ka Toyota ir multiplatforma pieeja, būs arī degvielas šūnu, jeb ūdeņraža Hilux. Visas veiksmes. Jā, 28. gadā, ja kāds gaida. Jā, tad ūdeņraža mums pēdējā laikā aktivitātes daudz notiek ar ūdeņradi. Tad visi šie ūdeņraža fani saņemieties, jums būs iespēja nopirkt Hiluxu. Es nezinu, kur jūs viņu uzpildīsiet, bet tā absolūti nav mana problēma. Pārēsim pie nākamās tēmas, kas mums ir tāda foršā tēma par uzlādes attīstību. Nē, bet droši vien par uzlādes attīstību. Vienkāršība, es pat tā varbūt teiktu. Jā, daudz no mums Latvijā zina, vai pat aktīvi lieto mobilī. Un mobilī Latvijā, un es jau teicu, ka Baltijā ir tādi, nostiprinājuši sevi kā ļoti vērtīgs agregātors. Ir visi lielie uzlādes operatori, kas mums Latvijā ir aktuāli. Es lasu, tā kā viņiem tagad preselīzē, tādā secībā Virši, Eleport, LLV, E-Mobi, Enefit, Electrondrive, Ignitis On un citās mobilī piedāvātais stacijās Latvijā un Eiropā, tas ir Baltijā. Vispār jau Eiropā, jo Eleport savienojums ir arī līdz Horvātijai. Bet arī es zinu, ka būs līdz gada beigām solās Neste būt iekšā, tāpēc ar vienu kartiņu, vienu čipiņu, tagad mobilī piedāvā kartes un čipus, var, tā teikt, autorizēt savu uzlādes sesiju kādā no šiem uzlādes tīkliem.
Te ir jāpiemina, ka šis ir paredzēts, par ko mēs runājam tieši par šiem čipiem un kartiņām, ka tas ir paredzēts piedāvājums uzņēmumiem, tiem, kuriem ir līgums kā uzņēmumam ar mobili, tie varēs iegūt šos čipus. Un, daudz jau teiks, priekš kam vajag, man ir aplikācija. Es pilnīgi piekrītu. Aplikācija mobili tiešām dara lielisku darbiņu un viss tur strādā parasti labi. Bet ir tie brīži, kad, nezinu, nav kaut kāds internetu pārklājums, labi, Latvijā tas ir diezgan maz. Man ir reāli bijis Polijā pie Ionity kaut kāda, ka es piebraucu un es kaut kur mēģinu noķert to internetu, lai palaistu to Ionity staciju, jo tajā laikā Ionity vēl nebija to savējo. Man kā, protams, kā backups es varēju izmantot agregātoru kartiņu, kas līdzīgs kā mobilī, bet tajā gadījumā būtu bijis jāizmanto kaut kādu no superdārgajiem. Mobili ir tas milzīgais pluss arī, ka tās cenas ir tādas pašas vai gandrīz tādas pašas kā pa taisno, kad tev ir līgums ar operatoru. Un šī būs iespēja vienkārši piebraukt, pielikt kartiņu, tīpaši tiem, kam tās ir darba automašīnas, kuras lieto vairāk lietotāji. Manuprāt, tas tiešām ir ērti, jo tev nevajag šo autorizāciju caur uzņēmumu pieslēgumu. Jā, tas tiešām atvieglos mums visiem, gan uzlādes operatoriem tas atvieglo, gan lietotājiem tas atvieglo šo reģistrācijas procesu vai obligāti tagad man darbiniekam Andrim ir jāapmāca, kā lietot to aplikāciju un tad kā pareizi pateikt, ka nevis viņš kā indivīds lādējs, bet kā uzņēmums lādējs un kurā brīdī kā otrādāk, viņš kā uzņēmums nedrīkst. Un tad viņš piebrauc pie kaut kāda ar savu mašīnu vai ar kaut kur citur, un viņš kļūdas pēc nepastās, ka nav nomainījies tas apmaksas veids, un viņš samaksā no uzņēmuma konta, pēc tam grāmatvedībai tur ir problēmas, kā to visu norakstīt. Tur ir daudz tie faktori īstenībā. Jā, bet vēlreiz tas ir tikai uzņēmumiem, bet es te gribētu pačukstēt vienu citu ziņu. Ļoti labu ziņu, Pīta. Jā, ka tas pagaidām ir tikai uzņēmumiem, bet vajadzēja man paņemt un parādīt kamerā. Tev ir pie rokas varbūt. Pēc 10 sekundēm būs. Tātad sākam 10 sekundžu atskaiti ar manu kaut kādu monologu par to, ka būs iespēja ne tikai uzņēmumiem, bet, ja jūs esat Latvijas elektroauto biedrības biedrs un jūs esat kā privātpersona mobili klients, pašlaik mēs gatavojam šo noformulētu šo procesu, kā tas notiks, un jūs katrs varēsiet iegūt. Skatāmies ekrānā uz Kārli. Es atstāju mašīnā. Restīvi, mums ir sagatavoti čipi, kas ir ar Latvijas elektroauto biedrības brandingu, jeb šo logotipu virsū, un arī privātpersonām. Tie, kas ir mūsu biedrības biedri, būs iespēja iegūt šo čipu, kas ir viens, un otra lieta, kas varbūt arī ir diezgan ērti, tāds ikdienas lietošanas, varēs kā vienīgās privātpersonas iegūt šo pēcapmaksas uzlādes līgumu tieši ar mobili. Tas šajā gadā vēl tiks, mēs tur formulējam to visu, kā tas strādās perfekti, bet es domāju, ka novembra laikā jau tas visi biedrības biedri saņem šo informāciju, un tad arī caur mobili varēsiet pieteikties šim, es teiktu, papildus labumu, esot biedrības biedrs. Un, lai iestātos biedrībā, jums nekas baigais nav jādara. Jāiet ir elektroautobiedrība.lv un jāpiereģistrējās kā biedram. Mēs uzņemam gandrīz visus, mēs tur nedaudz tādu skatu nākotnē paskatāmies, kas tas ir pa personu. Ja jūs būsiet tāds, pateiksim godīgi, ja jūs būsiet tāds, kurš tur viss ir sociālās tīklos raksta, un mēs jūs zinām, ka jūs esat viens no tiem, kas tur raksta šausmas, visi šitie te tur, nezinu, Dexelē, tad būs iespējams valdes lēmums jūs neuzņemt biedrībā. Bet, principā šādi gadījumi nav bijuši, un tā kā mums ir prieks redzēt visus par mūsu biedriem, pie tā pieminot, ka mēs reiz mēnesī taisam meetupus, kas arī bija pēdējais, ko Kārlis viegli pieminēja, kas mums nav tajās mūsu tēmās, bet man tiešām gribējās pie šī tā kā pieminēt, cik forši bija tas pēdējais mūsu meetups, kas bija jauns koncepts. Mēs parasti esam tikušies, lai gan nē, šis koncepts laikam pie Daniela Everīgā vienreiz arī jau bija bijis, bet pārsvarā mēs tiekamies kaut kādos kafēnīcās, bāros, restorānos, kaut kur pasēžam un papļāpājam. Tad šoreiz mēs bijām pie Xpeng autobravā, apskatījām Xpeng modeļus, apskatījām, kas man likās daudziem interesanti. Autobravas servisam izgājām visam cauri.
Tas, man liekas, bija visiem tāds foršs piedzīvojums. Varēja veikt arī testu braucienus, varēja aprunāties ar Ķīnas vēstniecības pārstāvjiem, kas arī bija atbraukuši. Man liekas, ka bija ļoti foršs pasākums. Man arī ļoti patikās, un es redzēju to, ka cilvēkiem arī patikās. Bija atbraukusi viena ģimene, vīrs, sieva, bērns, un sievai bija problēmas vīru dabūt prom. Ha! Bija tik interesanti. Redz, kā. Man liekas, ka tas ir tāds labs rādītājs. Un mēs jau varam pateikt uzreiz, ka nākamais mūsu mītības būs 4. decembrī. Tas droši vien nebūs šis autosalona koncepts, bet tas būs tāds vienkāršāks atkal tikšanās, lai parunātu vairāk. Mēs vienmēr aicinām visus, tīpaši gan esošos, gan arī vēl topošos elektroautomašīnu lietotājus pievienoties. Diezgan bieži šajās tikšanās reizēs ir sanācis tā, ka tiešām nāk cilvēki, kur prasa padomu, kāds ir tas redzējums, kāda ir pieredze, un ko jūs varat ieteikt, un tās parasti ir ļoti saturīgas šīs sarunas. Jā, man personīgi ļoti patīk ceturtdienas vakarā izrauties ar domu biedriem, vienkārši papļāpāt, prieks redzēt katru reizi arī jaunas sejas. Ja jūs apsverat šo domu, pievienoties kādā no šiem mītupiem, droši paskatieties tagad video, kā es un Jānis izskatās, un nāciet mums klāt. Un sakiet, hei, es esmu jauniņais, palīdziet man ar kāds vien jautājums būtu, mēs noteikti palīdzēsim. Jā, tā kā tas noteikti visus aicinam pievienoties, piedalīties, galu beigās arī satikties. 4. gan jūs, jāsaka tā, varēsiet iet pie Kārļa. Es būšu Stokholmā tajā 4. tieši, jā. Līdz ar to no šiem kamerā redzamajiem būs tikai Kārlis. Es ceru, Kārli, ka tu tiksi. Man tagad jātiek obligāti. Tev es šo arī tāpēc podkāstā pateicu, lai tev ir skaidrs, ka tev nav variantu, tur jābūt. Bez tā, ka mēs aicinām, savukārt, lai jūs zinātu, kur tas notiks, gan jau to mēs arī podkāstā pateiksim, bet tam, lai jūs to uzzinātu un nepalaistu garām, iesakam sekot mums mūsu sociālajos tīklos. Es pat vairs negribu saukt principā visi sociālā tīkli, gandrīz visi, kur vien jūs varat atrast elektroauto biedrība un uzlādēts piesakojiet. Tāpat kā arī tas, ko mēs vienmēr iesakām, tad tā ir WhatsApp lielā community, kas ir viss par un ap elektroauto, kā arī viskvalitatīvākais, mūsuprāt, vislabākais saziņas kanāls. Tas ir mūsu Discord serveris. Pieeju Discord serverim atradīsiet ieejot uzlādēts LV, no datora labajā pusē, no telefona pašā apakšā būs tieši link uz pieeju šim serverim. Jā, tāpēc droši pievienojieties arī tur. Ja satiekat mūs pie uzlādes stacijām vai kur citur, pasveiciet, jo mums ir arī svarīgi zināt jūsu viedokli par to, gan ko mēs runājam, vai varbūt tās mums ir kaut ko pamainīt tajā veidā, ko mēs apskatām, varbūt tās, pievērsties politikai vairāk, vai dziļāk uz tos tehniskos parametrus rakt ārā. Kā bija viens komentārs pie viena no YouTube epizodēm, jo šis iet arī YouTube iekšā, ka izrādās Kārlim ir visi attiecīgie grādi, bet viņš tomēr runā normālā cilvēkiem saprotamā valodā. Tāpēc varbūt tās kādam tas atkal nepatīk, ka varbūt tās vajag, kur tā atšķirās tās ķīmijas un viss šitā un tāpēc ir šitā. Patiesībā, Karl, par šo man tieši mītapā arī viens no mūsu klausītājiem teica, ka gribētos vairāk šo tehnisko. Es gan argumentēju pretī, ka lielākā daļa mūsu klausītāju, šis tehniskā iedziļināšanās dziļā jau ir par sarežģītu, jo arī to viedokos esmu dzirdējis, ka citreiz mēs jau par daudz, lai gan man liekas, ka mēs jau tā vispār ļoti minimāli pieskaramies tādām dziļām tehniskām lietām. Tā kā, man liekas, mēs esam atraduši labu to balansu. Mēs varam uztaisīt atsevišķu varbūt tās epizodu, kur tā kā uztaisīt, kā ir 101 epizode. Tur varbūt mums te vēl kādi inženieri jāpiesauc. Man daži uzreiz ir prātā, kurus mēs varētu pasaukt. Iepriekšējā mītapā SAFs tehnikas galvenais inženieris varētu ar viņu parunāt. Tā nebūtu slikta lieta. Labi, paldies. Es gribētu teikt visiem, ka mūs noklausījāties. Turpiniet mūs klausīties, piesakojiet savā iecienītajā podcastu servisā, nospiediet follow podziņu, lai vienmēr jūs mūs sadzirdētu un ieraudzītu jaunākās epizodes. Un tiekamies jūsu austiņās un tiekamies
arī nākamajā mītapā. Čau, čau!